Labrīt! Šis būs interesants vlogs par to, kā mēs startējam Igaunijas čempionātā. Un šoreiz ne es, bet Silvestrs, Linda un Dāvis. Lindai ar Dāvi ir atlases, un Silvestrs vienkārši uzstartēs sprintu slidsolī. Un es braukšu kā atbalstošais personāls līdzi. Mums pievienosies arī Gustavs. Tā kā, te jau skatāmies, kā mums veids. Pagaidām vēl esmu Rīgā un braukšu ar autobusu uz Madonu. Esam jau mājiņā. Sandijs ar Gustavu Čuču. Gustavs neguļ, Linda guļ. Un mums ir vēlās vakariņas. Ir pulkstens 11:26. Un mēs vēl dzersim recovery dzērienus, jo mums gāja smagi. Mēs ļoti sen neesam ēduši un viss bija beigās steigā. Bija jāsmērē daudz slēpes, tā kā īsti nekā arī nav no video materiāliem, no smērēšanas, bet nocīnījāmies riktīgi. Un tagad pāēdīsim kārtīgi, iedzersim recoveriju, kur arī mūsu skolnieks, dodas lejā. Labs rīts, esam jau uz trases, esam modušies un ārā ir skaists laiks. Testējam variantus, esam salikuši 4 variantus uz slēpēm, tur Vauhtī un Skigā, tā kā viss gatavībā, tad jau tikai darbonēsimies. Mēs esam trasītāji, gaidam Lindu. Silvestrs šādi sildās, Davai, Silvi, būs jāiet sildīties. Mums visi salikts atskaidot Silvijas slēpēm virsū pulveris, vai ne? Jā, paspēsim, čiliņā. Uzkapā, davai jānošancē! Gustavs darbojas, liek struktūriņu virsū. Mums ļoti mašina ir laika. Vari uzlikt, divreiz. Tad jau redzēsim, kā ies. Silvītim pēc 8 minūtēm start. Jā. Vēl šidā. Jā. Tā, 10 un 12 minūtes Silvītim ir. Pagaidi, tev vēl vajadzēja rotobirsti. Vajadzēja, jā. Silvis lidos, ne? Silvim jālido. Viņam mēs gaidījām līdz pēdējiem brīdim, lai uzliktu īsto pulveri. Lūk, tam paska kāda smuka struktūri. Kamerā neredz. Neredz. Tas uzlīmēs to līdzi. Šito jāņem nost. Viss. Tev marķerīt ir? Nē, rekord marķerīt. Viņam numurs bija. Pagaidi, es apskatīšos. Rekord saraksts. Vai tas tikai Arkādijai? Tas tikai Arkādijai. Kaut kāds viņam bija 4 vai 6. Sitting here and guessing, I don't know. Davai, Dāvi, aiziet! Uzcer! Uzcer, davai! Līdz 12. mēs esam kāpājušies. Cik nu ir sanācis safilmēt, kaut ko tik ir sanācis, bet mēs braucam pāri ātri un tad atpakaļ uz Silvestra 4. finālu. Dāvija 4. finālu mēs diemžēl nokavēsim, jo bija jāsmērē slēpes, te nevarējām ātrāk aizbraukt pāri un tagad ātri aizskriesim un mēģināsim tālāk būt atpakaļ.
Esam ievilkuši elpu burtiski uz 20 minūtēm tikai paēdusi. Mazāk. Pat mazāk, jā, un dodamies uz trasi un kapājam tālāk. Oleme näinud teda veerandfinaalis, poolfinaalis väga hea kiirusega siia staadionile tulemas ja loomulikult kellegi tuules alustada. Elame-näeme, minuti pärast on see kõik. Tas laikam Varko sanāk. Atnāca ar mani līdzi. Viņam nobraucienā labāks līdē. Rivis positsioone valima. 2 minutit jääb siis meeste. 2,5 minutit meeste. Mehed 23 arvestuse finaal. Bet labi, malacīts. Cīņa bija nopietna, ne? Ja meeste finaalis Kill Permits. Ja staadi vaatab ära. Mida näeb see veel poole süstim esimesest? Mērķi tikai vakarā tiek slēpot. Nē, Lauri, kāšam lejā! Tev vispār neslīd! Tur galā reku bortiņa līdz tiem jātiek, kurš pirmais? Atmuguriski. Atmuguriski. Laurik dod startu. Šī nūja dos startu. 3, 2, 1, aiziet. Davai, Gustav! Easy. Gustavs uzvar. Pirmais pārstāvis Latvijā. Pirmais tā inovācija Latvijā, principā. Tā kā ievēlaties iemācīties slēpot atmuguriski, rekord Latvijas čempions. Šitais jau bija tikai pirmais. Baltijas čempions, principā. Baltijas čempions. Es domāju, pat pasaulē. Pasaules. Jā, tur varbūt nāciju vienīgais pietrūkst, vēl ejam. Nu tā kā Eiropas. Jā. Labs rīts. Ko jūs darat? Gatavojies startam. Nav jābūt jau gatavībā. Paskaties, kā cilvēks rekur sagatavojies. Tas nekas. Jā. Vai kaut kas ir atrasts jau līdz šim? Labi noslēpuši. Jā. Grūti. Labi. Dodamies lejā. Tā reku mūsu pirmais stāviņš, tā kā pie reizes arī rūmtūrs ar inspektoru Gustavu. Te. Nu, māsa jau būs gudrāka, viņa jau točne neko neaizmisīs. Viņa tomēr pārbaudīs, nav tik izklaidīga kā mēs. Jā. Lapsi. Atstājam Sandiju vienītī un braucam smērēt. Slēpēt smēres, tā varētu pat teikt. Mums ir normāli sasniedzis šitā kārtiņa. Pa vakardienu. Kā žostka. Should be no rain. I took the hardest tire and... Labs rīts. Pulkstenis ir 8.
un 5 minūtes. 1 minūte. Mums ir slēpes. Iesim testēt. Es filmēju. Tu nāca klīstera slēpēm, viņas tev pielīk pie rokas. Cimdi, lipīgi, viss lipīgi. Tā ir klasika. Tādas ir mūsu emocijas. Pasties uz viņu. Ak, Dievs! Džeki bišķīt uzsniga, ne? Ai, neejam, varbūt tur, kur cietāk trasi, kas nav tikko nobraukt. Nu, bet tev tāpat būs svaigais sniegs. Un man... Gustavs ir bagāts. Kāpēc? Viņam ir overboot. Pasties kāda nagla. Gustavam esot nagla. Laikam uz priekšu arī neiet, ne? Apakša droši vien viss ar sniegu, ne? Labi slīd, vai ne? Šiet būs šodienas ātrākais segments šitajā kalnā. Šis kalns. Tāpat arī no kalna, Laurika, tagad. Tā arī pat lejā. Ak, Dievs, cik slikti ir. 8 minuti 10 sekundiga, 4 sekundit on taga Man nav ne jausmas, kas mums ar slēpēm nogāja greizi, jo jā, mums bija 2 varianti, kas stoperēja uzreiz, bet tos mēs neņēmām. Mums bija 2 labi varianti, kas gan turēja, gan slīdēja. Arī pirms mača. Un tad, kad Linda aizgāja start, mēs sapratām, ka viss ir slikti. Neko daudz neiefilmējām, arī Dāvim gāja grūti. Bet paldies Dievam, viņi atlasījās un jā, noteikti varējām labāk sasmērēt, bet nav ne jausmas, kas pamainījās tajās pēdējās 20 minūtēs. Kaut kā jau galā tikām, un tas noteikti arī pateicoties mūsu sportistiem un veiksmei. Sapratām labāk arī to, cik grūti smērētājiem patiesībā ir un cik maz mēs par to ikdienā aizdomājamies. Un šī mums bija arī vērtīga pieredze. Tā kā paldies visiem, kas sekoja līdzi. Tiekamies nākamajos vlogos.